Labdien, labvakar, sveiki! Mani sauc Mārtiņš, mans kolēģis Raivis ir jums blakus, vai ne, man blakus, vai man virs galvas, vai jebkurā sānā, nezinu kur, bet kā mēs to izdomāsim. Bet jā, šoreiz attālināti, es esmu studijā, Raivis ir mājās, un daudz ko coverot, daudz sacīkstas bijušas un daudz visāds akšans bijis. Jā. Bišķīt aizjāņojāmies, es laikam teikt, bet mēs esam atpakaļ. Mums ir runāt ko par Barcelonu, runāt ko par Austriju. Tāpēc liek nedarīsim laiku, maucam uz priekšu. Maucam uz priekšu. Raivi, es tev dodu to mikrofonu startēt. Tu man dod, paldies tev, tu esi labākais. Nu kā, Barcelona. Kas notiek Barcelonā? Laikam jāparunā par kvalīti lielā mārā. Rasels uz pola, par ko Mārtiņš man apsmēja savu. Jā, tas bija tas moments, kad tas notika. Es vienkārši skatos un rauju matus, un es domāju, man tā jau viņi nav daudz, un es rauju matus, un es domāju, cik razi, kāda iespēja, kad atkal viņam tā var paveikties. Kāpēc? Un ne tikai tas, bet tas arī trāpīja, ka Antonelli P3, viņš nebija bijis, viņš bija visu sezonu pagaidām bija bijis tikai uz front row, viens vai P2 startējis. Un to es arī notrāpīju, ka viņš būs uz P3. Es esmu vienkārši kukts tajā mūsu prognozes spēlē. Vienkārši kukts. Tā kā man vispār neiet tur. Vispār neiet. Bet nekas, mēs still we rise. Thank you everyone at the factory. Viss sanāks. Un kas tam mums vēl? Hamiltons. Jā, pašā kvalitīva. Vai Klērs ieliks sienā? Malacis. Aplaus viņam par jauno līgumu. Aplausījām par jauno līgumu un par to, ka viņš ir bombzis. Un Hamiltons P2 malacis. Kim Kardashian turpina apburt viņu. Man prieks. Turpina darīt to, ko tu dari, Kima. Jā. Tā kā jā, tas ir... Kas cits daudz arī nenotika īstenībā lielā mērā. Lielā mērā baigi, nē, cik tas bija diezgan jau kādu laiciņu apakaļ, baigi no kolīša nekādas baigi precīzās lietas es neatceros. Bija noteikti viens no interesantākajiem reisiem, manuprāt, jo īpaši man kā Hamilton fanam vispār viss šī nogala bija ļoti interesanti un saistoši. Hadžārs diezgan labi pamodies, viņš turpat blakus Verstappenam bija qualifyingā. Ierindojās numuru 6. vietā. Tā kā tas diezgan forši. Jā, Racing Bulls vēl joprojām turpina būt ļoti laba midfield komanda. Audi turpat sēž blakus. Tas man diezgan priecēja. Jā, principā tādas dubultnieks, ko es arī kvalifikācijā, bet fantasyjā diezgan bieži izmantoju. Man ir tieši šīs divas komandas vēl aizvien budžet builderī. Bet jā, qualifyingā baigi neko interesantu es neredzēju. Protams, Astoni tur, kur viņi ir. Astoni, tur, kur viņam jāatrodās. Kadleks, tur, kur viņam jāatrodās. Un jā, Audi ar Racing Bulliem malačs, rāda labu sniegumu, cīnās par tiem punktiem pēdējiem, kas paliek. Bet jā, sacīkst, Mārtiņ. Tev ir ko pateikt, sacīkst? Man ir ko pateikt, jā. Hamiltons cels titulu šogad. Viss, ko es varu pateikt, ir tas, ka Mercedesam ir jāsorto vienkārši tas, kas ir viņa pirmais braucējs un otrais. Manuprāt, jau sezonā ir tas moments, ka to vajadzētu atrunāt un to vajadzētu sarunāt, jo mans pieņēmums, un šeit kaut kādi inženieri skatītāji vai, nezinu, baigi entuziasti, kas skatās, var man argumentēt, bet ja Antonelli tik ilgi nebūtu sēdējis aiz Rasela, man ir sajūta, ka viņš būtu nobraucis to reisu un viņam te punkti bija daudz svarīgāk nekā Raselam, jo realistiski šī sacīksta, kad Antonelli DNF-oja, principā atver durvis Hamiltonam reāli arī cīņā par to, un Raselam arī. Varbūt beigās mums sezonā būs three-way battle. Jā, Hamilton uzvar malacis. Pirmā uzvara ar Ferrari, bija ilgi gaidījām, bet tā diena pienāca. Es neesmu lielais Hamilton fans, bet šito bija tiešām priecīgi redzēt. Tā kā prieks par Hamiltonu. Tieši tā. Jā, bet man stil bišķīt grauž tā doma par to, vai es gribēju redzēt, vai tā trakā Ferrari stratēģija nostrādās. Jo Hamiltons gāja uz 3 forstop, nevarēja saprast, viņš tik ātri pitoja, un nebija skaidrība īsti, kas notiks. Līdz Alonso, mans mīļākais rukijs, retairo no reisa un sākās VSCs. Tur viņiem vienkārši sagāja.
Visi jau bija nopitojuši tikko pirms 2 apļiem uz hardiem, un Hamiltons precīzi iebrauc, dabūna svaigas riepas, un kā viņš izbrauc no pitlēna ārā, VSC beidzās. Vienkārši perfektāks laimstāsts, man liekas, nav redzēts. Šis bija tik perfekti nostrādāts priekš viņu uzvaras, kad, labāk nevar. Bet vēl viena lieta, ko es gan, pirmkārt ir ļoti forši pieminēt arī Albonu, kurš finišēja sacīkst 11 apļus aiz visiem. Šautauts Albonam. Tas ir insane, ka tu finišēji 11 apļus aiz 3 braucējiem, kas ir DNF-ojuši. Jā, tā ir jāmāksla. Tā ir māksla. Tas ir tāds amizants notikums. Bet viena lieta, ko es noteikti gribu pacelt, ir tas, ka mums reāli gandrīz katrā sacīkstē ir vismaz 5 cilvēki, kas nefinišē šo sacīkstu. Mums ir reāli, mēs paskatāmies apakaļ, tas ir šausmīgi. Es nesaprotu, kāpēc. Kāpēc tā tas ir? Vai tie tiešām, jo, teiksim, Monako arī 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formulas nav finišējušas, patinam uz Kanādu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reāli visu laiku mēs tinam uz apakaļ. Miami arī 4, bet stili. Miami jau bija crash vairāk. Labi, ok, bet viņi. Bet visi nevar pabeigt sacīkst. Japāni 2, bet mēs aizjām uz Ķīnu un atkal te ir vienkārši vāks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no kuriem 4 nemaz nestartēja. Tā kā, kaut kas bija šī dīvains, jā, un manuprāt, kaut kas, ko noteikti vajadzētu sākt risināt, jo kas tas ir? Mums nav bijis neviena tāda noteikuma maiņa, kas ir šādi spiedusi formulām nefinišēt. Mums pat bija tā, kā jau saka, tas porpoising lēkāšana, vai ne? Pat tad visi nobrauc, man liekas, līdz galam, ņemot vērā, pat tad, kad viņus krata reāli ārā. Jā, liels reliability problēmas visām komandām īstenībā. Šausmīgi. Visām komandām šitas īpaši Astonam ar Kadlieku, bet labi. Viņi ir īpaši tās. Viņi īsti neskatās, viņi F1,5 komandas, un tā ir tikai. Jā. Kas vēl labs notika? Mēs jau pieminējām Antonelli DNFs. Tas viņš jau dzīna jau Russell. Es domāju, viņš arī būtu visu tur piebeidzis un nofinišēs visu Russellu. Būtu. Jā, būtu. Russellam kaut kā, kad riepas sāk pazust, Russellam viss spējas pazūt. To mēs redzējām Austrijā, bet labi, to pieskarsies. Bet Malacis, viņš tiešām bija ātrs, vienkārši nesagāja. Russells bija šķiet ātrāks un pašās beigās, kad Antonelli Malacis sāk ķert, viss DNFs, ko vispār es arī nokāloju, Mārtiņ. Es nokāloju, ka būs Antonelli DNFs. Beidz man bāz sajā savu augsto, nezinu, kā to saukt. Nezinu, ka tev laime vienkārši vienmēr ir. Tev ir. Beidz. Pietiek. Beidz bāz man sajā to. Ļauj man būt. Tā kā beidz man spērt, es jau esmu zemē. Tā kā. Nav tik. Jā, bet par lielam Barcelonu, jā, bija savi highs, bija savi downs, un bija ļoti interesants sacīksti, un jā, tā laikam arī bija pēdējā reize, kad mēs redzam Barcelonu vismaz uz kādu momentu, jo nākamgad jau viņi vairs mums nebūs. Jā, bet vispār šodien bija hot news. Ja tu pie šitā pieķēries, šodien redzēju hot news, ka apsvar aizstāt Abu Dabi laikam ar Barcelonu. Tā kā arī kalendārā pēdējā, tipā? Jā. Šogad? Jā. Tāpēc, kad komandas nevar dabūt nekādu apdrošināšanu, lai dotos uz kuru Middle East valstu šobrīd. Tagad mēģina saprast, vai vienkārši īsāk sezonu, vai kaut kādu reizi atkārtot, vai ko darīt. Īsnībā es esmu īstenībā par. Bet es vēl joprojām, es ātri tev paturpināšu. Es gribu paturpināt, jo tad, kad bija viss šīs situācijas, kad šos sacīksts sacēla, pļēns ir tak vēl Francija, ir tak vēl, var taču Itālija, kas Itālija? Itālija izņēma, vai ne? Itālija. Imola izņēma, ir Imola. Tā kā ir tik daudz trases, kuras tā kā eksistē, un viņas var izmantot, un viņas ir, un viņas nekur nepazudīs, un tā kā iemauciet vienkārši pēdējo sacīkstu Nürburgringā.
Nu, tas būtu bijis pat traktāt Rastam. Tas būtu bijis pat traktāt, jā, viņi nav gatavi tādam, jā. Bet Imolais piekristīja, pa Imola arī gāja runa, tā kad Bāriena atcēla runa, gāja runa, varbūt iesprauks. Bet Zinks Lins ka šitām pašām ziņām, ka Barcelona runā, ka pielikt beigās. Viņi runā arī ielikt double reisu Las Vegasā. Tipa 2 weekends pēc kāds Las Vegasā. Kāds sajūtas par šo? Mans sajūtas par šo ir briesmīgs, jo tas noteikti tā nav tā trasi, kurā būtu pelnījusi 2 sacīkstes pēc kārtas. Kur ne tikai tas, mēs esam uz 50-50 jaudu. Mēs redzējām Austrijā, kad sāk trūkt jau baterija. Austrijā, kā būs Las Vegasā, tas būs pilnīgs vārks. Redzēs, varbūt līdz tam laikam vēl ir jānodzīvo, līdz tam laikam vēl varbūt daudz kas var mainīties, jo mēs varam slēgties klāt Austrijai, bet ir viena lieta, ko es vēlos pieminēt, ko es Austrijas komentārijā dzirdēju, ko mēs arī īsumā visu laiku dzirdējām, par ko mēs debatējām pagājušajā podkāstā, kad kāda atgriezīsies Astons, kad Astons sāks braukt, un tad Austrijā komentētāji jau minēja, kad Astons savu lielo upgrade package saņems uz Beļģiju Spa, un Spa viņi arī pamodīsies. Tas arī ir tieši tas posms, kur es došos. Tā kā es varēšu redzēt, kā potenciāli kā Astons sāk braukt, bet tikai kur viņi atradīsies, es nezinu. Redzēs, jo it kā uz Austrijas weekend Kadleks esot ienesuši upgrades, un redz, kā viņiem gāja. Viņiem vispār abiem diviem. Viens nobrauc 4 un abi aizdegās. Abi aizdegās, jā, abiem diviem. Tur Jāņu Līgo vēl vaibi iekšā. Okay. Bet labi, ķeramies Austrijai klāt, jā. Jā. Te jau tu esi atzīmējis mums ļoti tādu feinu momentu, jā, Verstappens. Ar to viss jautrība aizsākās. Viens pēc otra. Kolīdz bija labs, bet, man liekas, nekas īpaši acīs neizlec. Racingu atkal maleči, Audi atkal maleči un pārējie. Vilmā nekas nav mainījies, es teiktu, tādā secībā. Izņemot, protams, top 6, viss jautrākais ir par top 8. Jā. Un kas ar to sākās? Ferrari ieliek 1, Ferrari ieliek 2 un Max ieliek sienā. Un George Russell pacēla pedāli. Russells pacēla pedāli. Ok, tu esi viņa fans, tu atbalsti šo, kas notika, bet būsim reāli par šito. Tas bija reāls FIA gļuks, un tādai situācijai mēs tā kā teoretiski esam no tā mācījušies. Jā, Žuls Bianchi nositās šādas situācijas dēļ, jā. Mums tika ieviesta Halo un vispārējais. Kas būtu bijis, ja tas Russells nepacēla tik ļoti? Viņš reāli iespieda downshiftu un iespieda tajā līkumā. Viņš varēja izslīdēt tieši tāpat kā Maksis un iemaukt Maksiju. Un iedomājies, ja Maksis būtu kāpis ārā no formulas tajā brīdī. Šajā situācijā reāli FIA vainīgi. FIA ir pilnībā, nevar vainēt. Tur bija jābūt insta double flagam. Instantly. Tas crash bija tik liels, ka es nesaprotu, kā vispār, kurš iedomājās uzspiest tikai vienu yellow flag. Jā, yellow flags jau jāliek, ka tu nobrauc no trases un brauc lēnām. Jā. Kur tu esi ielicis pilnā ātrumā sienā, Sānis, ka es nezinu, kurš tur... Zem jebkuras kritikas. Jā, varbūt kāds ritīgais Mercedes fans tur FIA šobrīd varbūt strādā. Jo reāli, bet Kimi tajā pašā situācijā viņam Bono nočakarēja reāli. Tā situācija, Bono pateica yellow. Jā. Russells redzēja, ka bija vienreiz yellow, viņš atlaida, pēc telemetrijas bija, cik tur kaut kāds 90 metrus viņš bija atlaidis, un FIA izskatīja un teica, ka viss ir kārtībā. Viņš izdarīja zem single yellow, kā bija pareizi jādara. Lai gan, realistiski beigās tas laika ļoti maz viņam zaudēja, bet, viss teorētiski noteikumi robežās, un Kimijs atkal pretēji. Viņam pateica yellow, viņam likās arī, ka bija double yellow, un muļķīgi no Kimija puses šā. Nav jau muļķīgi no Kimija puses, drīzāk muļķīgi no viņa inženieru puses, kas pateica yellow, jo, ja, teiksim, inženieris nebūtu pateicis pilnīgi neko, vai vienkārši yellow, tā situācija varēja būt citādāk. Tur jau tajā momentā tas būtu atkarīgs no paša braucēja, vai jo Russells jau pats uz savu galvu to izdomāja. Viņš jau ir tāds naglīs, Bet Kimijs vienkārši jauns. Russells redzēja, ka bija single yellow. Tas arī viss. Viņš teica, viņš redzēja, ka bija single yellow.
Nu, jā. FIA vaina. FIA Viss. vaina. Bet bija ļoti smietīgi redzēt, kā Ferrari svinēja, un tad, un kad vairs neviens nesvinēja. Jā, nē, es nemaz neredzēju to momentu. Bija radio garāža, ka visi ritīgi svinēja jau garāžā. Kur diez mēs to esam redzējuši? Kur mēs diez to esam redzējuši? Arī tajā pašā komandas garāžā. Ak, nabaga Filipa masa. Pats reizes. Man liekas, ir vērts pieminēt, ka Racing Bulls ap 2 top 10 qualifyingā. Tas, man liekas, ir diezgan absolūti foršākal. Jā, es teicu, Racing Bulls mačs, viņi praktiski ir pirmā komanda, top 4. Man liekas, reāli viņi ir. Izņemot tā Gaslīs, varbūt iesnīko kaut kur vai kaut kas tāds, bet citādāk, jā, Racing Bulls mačs. Tā tik uz priekšu, nav citu ko pielikt. Tieši tā, te atkal pierādās, skatoties uz reisu Austrijā, te jau atkal mēs varam pastīties, pirmkārt apstiprinam, ka Charles Leclerc ir bombas numur 2. Tas ir viens, jo tas, kāpēc viņš reisoja Lewis vienkārši tādā vietā, kad, vienkārši tas vispār nebija nepieciešams. Tā kā, racing is racing, bet what the fuck? Tā kā jūs pat neesat vienā reisā different strategies un viss, tā kā, ko tu dari, tā kā. Tas ir viens. Otrs, Russells jau uz beigām sāka bomžoties. Jā, Russellam bija jau vecs riepas salīdzinoši gan pret Kemiju, gan pret Maxi. Un, tas, ko jau pieminējām, ka vienkārši, kad Russellam paliek vecs riepas, viņš kaut kā izstāsta, ka pilnīgi tik ātri zaudē peisu, ka tas pat nav ko salīdzināt. Viņš brauc ātri un pēkšņi 2 apļu laikā viņš pazaudēs, man liekas, tik daudz laika, ka nezinu. Muļķīgi ir, bet kaut kas viņam jādomā. Šoreiz sagāja ļoti tuvu, cik bija iekš 2 sekundēs, bija top 3, ne? Jā, tur es saku, iedod vēl 3 vai 4 apļus, un tur varēja notikt brīnumlietas. Jā, es pat domāju, pat nevajadzēja 3-4. Es domāju, ka 2 būtu pieticis, un viņi būtu tā kā Forces šitie ten. Ka visu reizi nevajag, kas bija šitie Ferrari, kas tajā reisā 24 hours Le Mans sāka iebrauc kopā. Tas bija Force, jā. Bet, Russells malicis otrā uzvara sezonā, jā. Un tagad ir 40 punktus no Kimija, un man liekas, Hamiltons tagad tikai vēl 2 punktus aiz Russell, ne? So, championship is still on. Viņš ir pilnībā on. Vēl nav uzvarējis, Kimijs vēl nav uzvarējis. Protams, ir favorīts, jo viņam ir gabaliņš priekšā, un tagad visi savā starpā sāk cīnīties. Tur ir tā lieta, ko vēl Maks vēl mēģina klauvēt pie durvīm. Tas ir līdzīgi kā pagājuši gadu, kas bija, ka Piastri izrāvās, ne? Jā. Un bija tik ļoti priekšā, ka visi teica, jā, viss jau ir beidzies. Un tad, un tad sākāp galvā. Gan Piastri, gan Lando vienkārši noķēra līdz sezonas beigām, tik sezona vēl ir gara. Lai gan mums priekšā drīz kaut kad ir summer breaks, tad sajūtām sezona tikai sāksies. Summer breaks parasti jūlijā kaut kad, jūlijā kaut kur bija summer breaks. Augusts, man liekas, ne? Nē, augustā jau, man liekas, mēs atsākām jau kaut kāds sacīksts. Varbūt arī es maldos, nezināšu precīzi, bet jā. Kas vēl mums bija? Atkal dabūjām skaisto cīņu Hamiltons ar Verstappen. Fantastiski. Atkal vienkārši šmaiz līdz ausīm bija. Es braucot uz Rīgu autobusā skatījos. Es vienā brīdī tā bišķi salecos. Likās, ka viss ir. Maks līdos un saliksies viņi un viss būs. Bet, brauc uz Rīgu, bija formulā un skatījies formulu. Jā. Man tur bija tik karsts tajās formulās. Luks autobusam kondīškas aplīs. Iedomājieties, cilvēki mīļie, Luks autobusam. Kas ir Luks par sačakarētu kondīšku? Nekas tur nav Luks. Naudu. Tieši tā. Tā kā tā. Austrija, kas mums vēl te interesants bija, DNF, kā jau tu minēji, 2 degoņi, Sergio un Valterijs.
Karlosam es īsti nezinu, kas notika. No Strolls mums ir vienalga. Jā, Strolls vienalga. Karlosam Sainsam, man liekas, tur uzsprāga motors vai transmissions. Kaut kas viņš tieši... Jā, viņš taisnē palika pareizi. Un tad vēl var Stāpens uztaisīt to joku, kad tas nozīmē, ka es varu tagad spiest tipu. Jā. Un vēl zem tā, kas bija... No tādas tehniskās daļas viņi iepitoja Antonelli pirms vispār VSC izstācies. Jā, tas vispār tā kā tas notiks, domāju, jau laukā no pita, jau no pit straight jau praktiski viņš griezās jau pirmajā līkumā un tad tikai VSC sākās. Pilnīgs crazy shit. Es nezinu, šitiem, mēs ko tur pīpē pagaidām, bet izstāst, ka viņi mēģina. Es tev tūlīt paskaidrošu. Tā, un jā, es nezinu, pie kā mēs palikām, man pazuda SD karte, un jā, sorry, mēs nevaram bez problēmām iztikt, Forolens vienmēr mūs atrod, bet tas, ko es nezinu, pie kā mēs tieši palikām, man liekas, tev bija doma. Antonelli, jā, un es gribēju piebilst pie tā, kad Merša, Džeki, jā, kas ir, vācieši izdomāja izspēlēt itāļu stratēģiju, visu. Viss kārtībā. Es domāju, ka būs tuvāk mājām, ja izspēlēs tādu jā, Džeki gribēja iedot viņam tādu omilīgu sajūtu. Jā. Nē, bet priekš Mercedes tas, man liekas, bija pilnīgs, fiasko. Jā. Priekš Merša, kuri ir tik precīzi un visu saviem datiem un mēģina darīt visu super, tur labi un trāpa, parasti visu precīzi, kā vajag. Šis bija pilnīgi garām. Un tas arī bija ļoti, jā. Es domāju, ja viņi būtu Kimīti iepitojuši nākušajā aplīzēm VSCS, bet es domāju, viņš tur būtu uzvarējis. Jā, viņi ir ļoti konsistenti par šiem lēmumiem un visu, bet jā, kā ir tā ir kā dzīve, ne jau mēs. Bet vēl forši gribu izcelt, kad rekā Audi un Racing Bulls ir smuki salikušies no 9 līdz 12 viens pēc otra. Tā kā reāli Audi turpat sēž, kur Racing Bulls, un tas ir ritīgi forši redzēt, jo man liekas, ka es negaidīju Audi tik augstu. Man likās, ka vēl pat nesen likās, ka Alpine būs tā komanda, kas būs tur, kur Audi, bet reāli Audi sāk atrast savus pekas. Jā, bet problēma ar Audi, ka viņi tikai tur arī atrodas ap to 11. vietu. Audi kopā ir 2 punkti, Mārtiņ, kurus ir skorojas Bortoleto. Hulkam ir 0. Labi, ok, bet viņi cīnās. Nē, viņi man liekas, cīnās. Viljamsam ir 11, Hassam ir 21, Racingam 44, Alpinam 57. Jā. Bet viņi man liekas, ka viņi cīnās, prieks redzēt, un viņi jau tā kā konsistentli, es teiktu, jau labi cīnās par mēģina, viņam visu laiku bišķīt pietrūkst pie šiem punktiem, visu laiku, drusku cītiņi. Jā. Tā, ok. Pirms mēs ķeramies klāt pavisam prom no visa, es domāju, saliekam tagad nevis ģimenes, bet prognozes, kas mums ir. Saliekam Barcelonas prognozes. Punktus? Jā, vai tos jau tu esi salicis? Punktus es esmu salicis. Mums vajag izlozēt mūsu ģimenes un draugi. Izlozējam uz ģimenes un draugi. Jā, izlozējam uz ģimenes un draugi. Tā, es ielikšu spin the wheel. Lai gan nē, īstumā, es spinošu telefonā, jo tu ar telefonu ieraksti šobrīd, man vienkārši telefonā būs vieglāk. Es visu pārkopēšu un ielikšu telefonā un viss. Tātad paldies vēlreiz visiem, kas piedalās mūsu ģimenes un draugu izlozē. Street Rīga ģimenes un draugu izloze. Starp citu, vēlreiz liels paldies Street Rīga par atbalstu mūsu epizodēm un mūsu konceptam. Mēs tiešām ļoti priecājamies par to, ka mums ir tāds foršs atbalstītājs un tik garšīgi iedod paēst. Un cerams, ka arī turpmāk viss būs tik feini un forši. Spin the wheel. Tā. Atradām, ierakstām un bliežam. Tā. Kam pirmais? Tev, Raivi? Man liekas, iepriekšējais, bet tev, ne šoreiz man liekas tā bija, ne? Dod man. Tā, ok, davai. Te griežās wheels. Kas tur mums būs? Tā, izlozēts ir. Tas ir Kristers Karlsons, Raivi, tev tiek Kristers Karlsons. Radio 5 personība.
Tieši tā. Viņš man liekas, zina bumbu ritenis. Ja ir kāds cilvēks, kurš nezina, tad tas ir Kristers Karlsons. Bet viss kārtībā, Krister, tev viss izdosies. Tu tomēr esi informēts globāli par visādām lietām. Tā, un tagad es lozēju ārā savu ģimenes un draugu izlozes, strīdīgi ģimenes un draugas izlozes partneri. Tā, un man knapi, un es dabūju Baby Keen, let's go! Ot, ja ir kāds cilvēks, kas zina drēbi, tad tas ir Baby Keen. Tagad mēs esam tā globāli pretēji izlozējuši šos cilvēkus. Tā, es nevaru šodien apsīties, man telefonā bija saglabāts, ko visi mūsu vienai sekotāji uzrakstīja. Varbūt tev ir es iešu uzreiz apsīties, bet tikmēr tu vari pastāstīt, kāda situācija mums tur šobrīd ir, lai cilvēki ir informēti. Yes. Nu, šobrīd mums vispār Mārtiņa vēl ir jāizlemj pa vienu punktu, jo teorētiski pēc prognozēm, kā mums gāja Barcelonā, jo mēs Austrijas prognozes nojāņojām un palaidām garām. Jā. Bet ir tā, ka bez ģimenes un draugi tev pa Barcelonu bija 2 punkti, man bija 3. Nice. Man bija mega. 3. Bet, ko es gribēju pieminēt, ir, ka tev 1 punkts bija pat trakums notiek, kur tu pateici, ka Hamiltons būs uz pódiumu. Let's go! Bet es pateicu, ka Hamiltons uzvarēs un Kim K ieradīsies. Un teorētiski Kim K bija aizsūtījusi dvielīti Antonellijam. Bet viņi neieradās. Un viņi uzvarēja. Tu pasaki pódiumu, un es pasaku, ka uzvaru, un es nedabūnu punktu. Tas ir godīgi. Jā, bet tas ir tāpēc, ka tu pateici pa daudz. Tev nevajag, tu nedrīkst teikt pa daudz, tu pārsātināji. Ja tu gribi iet komatos, mēs varam iedot to 0,5 punktus. Labi. Mēs varam darīt tā, ja tu domā, ka tas ir godīgi. Es ņemšu 0,5. Ok, labi. Ok. Damn. Tā. Nu, ko tu tur atradiem? Jā. Fuck! Tev ir 1 punkts. Jo Kristers Karlsons pareizi nosauc, ka Hamiltons uzvarēs. Viņš teica Hamiltons, Kimijs, Verstapens. Go! Man, diemžēl, nav neviens punkts, jo Baby Keens pateica Antonelli, Norris un Hamiltons. Bet kā viņš rakstīja? Antonellio, Norriso, Hamiltonio. Nice. Tā kā apsveic tev, jā. Tā, pagad, tev bija pa 0, tad ģimenes un draugi. Ok, nu Mārtiņā ir darbiņš, ko darīt vēl. Labi. Kādu gribi? Tu gribēs, mēs liekam tos spēlēm tiem 0,5 punktiem, vai vienkārši ir jābūt, vai nav jābūt? Atstāj. Lai ir. Tas ir game changers. Varbūt arī man būs situācija, kur vajadzēs 0,5 punktus. Labi, anyways. Es domāju... Tu gribi zināt kopējos punktus šobrīd, vai ne? Jā, droši pastāst man. Ok. Mārtiņam kopā šobrīd ir 14 punkti. Nu, ok. Apsveicam. Jā. Man ir 22,5. Jā, labi. Anyways. Es domāju, ķeramies klāt arī uzreiz Lielbritānijas prognozēm. Jā. Es neesmu uzrakstījis. Es nezinu, kā tu. Jā, es zinu, ka tu neesi. Es tagad viņus tūliņ uzrakstīšu. Šitā. Nē, viss kārtībā. Es domāju, mēs varam vienkārši as we go. Uztaisīt šito spontāni. Nevis tagad reāli padomāt par to, bet tā kā actually vienkārši salikt spontāni. On spot. Tāpēc es tev došu iespēju padomāt, teikt patīkam pārsteigumu, jo es jau izdomāšu to. Un tad patīkams pārsteigums, es teikšu Hulkenbergs. Jā? Top 7. Wow. Godīgi, tu pateici punktos, es esmu, būtu pieņēmis, bet davai.
Labi, punktos. Tu jau pateici. Man vajag sākt farmot tos punktus, man. Tev viņi ir pa daudz. Iedod man ar kādu. Labi, liec, es pieņemu. Labi, nē, Viņam vēl projām punkts nav neviens. Man ir jāstāv uz biznesa. Es pateicu, top 7 būs top 7. Tagad tavu kārtu. Kāds tavs patīkams pārsteigums? Un tu nedrīkst teikt Hulkenbergs punktos. Kā? Labi. Lielbritānija, davai zini? Tur var izkaut interesants lietas notikt. Lai iet patīkams pārsteigums, Lando uzvar. Mājās. Lando uzvara? Ok, interesanti. Labi, nu man izgāšanās laikam George Russell DNF. To jau viņš bieži dara. Nu, es tev saku, kaut kā tie punkti jāsaņem. Labi, kas varētu būt laba izgāšanās? Laba izgāšanās varētu būt, ka Ferrari ienes vēl upgrades un viņam uzsprāgst motors. Oh my God! Es teikšu, izgāšanās vienkārši Ferrari. Viss kā komandas, tas nozīmē, ka abiem driveriem jābūt diezgan sliktai sacīkstē. Okay. Vienkārši Ferrari. Labi. Izgāšanās vienkārši Ferrari, tas ir amazing. Yeah. Ok, trakums notiek, man būs Hadžārs. Priekšā var stapinam. Es arī biju domājis kaut ko par Hadžāru teikt. Es tev vairāk biju domājis uz kolīti. Jā, es pareizi. Es gribēju teikt, ka Hadžārs priekšā Maksim qualifyingā. Ok. Ja tu esi gatavs pieņemt tādu. Droši. Nē, vienkārši zods, bet nu labi. Nu, tu pirmais teici, mums vajadzēja mainīties. Labi. Nu, tad tagad pie jautrās daļas. Kas notiks? Jautrā daļa. Nu, tu vari sākt šo tad spontāni, nedomā. Luži. Spontāni, sestdiena. Top 3. P3. Verstapens. Jā. P2. Ok. Vai tu biji vajag tagad P3? Labi, tas saka P3, saka P3. Es teikšu P3, jā, P3. P3 Norris. Ok. Sure. Es P2 likšu Hami. Aha. Es P2 laikam likšu George Russell. Wow. Full British lockout. Wow, tad diezko tu liks P1. Nu, es likšu P1 Īstenībā, labi, lai paliek. Jo var līt lietus gan jau. Jā, tu pasīks mēs skaļi, tad Hamiltonu ielikt. P1 es ieliku Hamiltonu. Jā. Labi, tops 3 svētdienai. Godīgi sakot, man nav liels risks, ka baigi mainīsies pēc sestdienas. Lielā mērā es tā gribētu arī likt, bet, lai būtu interesantāk, es likšu P3 Hamiltonu. Halo? Ok. Nu jā, es domāju. Es P3 svētdienā likšu Isaac Hadžāru. Nē. Hulkenberg. Viņš jau vienreiz to izdarīja. Viņš to vienreiz izdarīja ar Lego trofeju. Silverstonā, vecīt. Tā, ok. Es P3 laikam likšu puisi, kas ar 70, cik tur 50 G ielidojas ienā Verstapens. Jā. Labi. Es P2 jau ieliku Antonelli. Es gribēju likt Verstapenu, bet es izdomāju, ka Verstapenam neies šajā nogalētā. Es tikko tā izdomāju. Es lieku Antonelli. Ok. Labi. Nu, es tad darīšu sekojoši. P2 Norris. Wow. Labi. Es tev ļaušu kukot. Nu labi, un uzvarēs Russells. Jā, nē, uzvarēs Hamiltons. Viņa jau dreams, buddy. Tu pat Antonelli top 3 nekur neierakstīji. Mūsu championship līderi. Tāpēc, kad viņš DNF-os, uz visu nogali viņš aizbrauks atvaļinājumā. Viņš uz Itāliju aizbrauks. Viņš pasauļoties
Un bez Anglija aizbraukt. Akņēnā pludmalē. Nu, būs interesants sacīksts, daudz taisnas, ļoti taisna trase, ļoti ātra trase. Un mēs zinām, ka Ferrari baigi taisnēs neiet. Mēs zinām, ka Mercedesam principā iet visur, bet ja Ferrari salabos to taisni, es ļoti ceru, ka viņi to izdarīs uz šo sacīkstu, un ja viņi to izdarīs, tad man prognoze piepildīsies. Un es ceru, ka būs viss kārtībā. Nu, cerams. It kā Red Bullam esot jaudīgākais motors, bet es domāju, ka tas priekšā ļoti interesants sacīksts. Tas Silverstone, man liekas, bieži pārsteidz, dažreiz varbūt ir ielaicīgi, bet bieži pārsteidz, un skatoties uz to, kā Austrijā gāja, mums varētu būt ļoti, ļoti tuvu. Tieši tā. Nu, lūk, es domāju, būs interesants sacīksts. Šis bija mūsu tāds teiks uz atskatu visām pārējām sacīkstēm, kuras mēs līgo un visu pārējo dēļ nomisojām. Taču šis ir tas moments, ka mēs beidzot izlozējam buckethetiņu. Opā, kurš tad būs tas laimīgais cilvēks, kas šo buckethetiņu izlozēs? Līdz ar ko? Ķeramies klāt izlozei. Pām! Visu esam salikuši beidzot. Mēs jau Mārtiņu jau nosmējāmies, jau mēģinājām lozēt, un mēs jau countdown uztaisījām, un izrādās tas bija tikai, lai mājaslapas sagatavot visu informāciju, nolasīt komentārus un vispār jau. Bet paldies visiem, kas pieteicās, piedalās. Super, milzīga atsaucība, prieks, ka atbalstat mūs, un tāpēc mēs atbalstam jūs. Paldies jums, ka piedalās tiešām. Jā, tāpēc nevilksim laikam garumā. Cerams, ka visi atlidojās. Start contest. Ir countdowns. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aizakmī Tekno. Valters Bitmanis. Vai Biltmans ir secondary variants. Secondary. Tas ir secondary, jo pirmais ir Aizakmī Tekno. Let's go! Es zinu, tas ir DJs. Apsveicam. Ritīgi kruta štele. Paldies, ka piedalījies. Prieks, cerams, ka labi velkāsies. Un, jā, būs vēl izlozes. Nebēdājiet par to. Mums ir vēl pāris lietiņas, kuras mēs ar laiku parādīsim, bet jums ir jāsako līdz mums. Un tikai šeit, bet arī Instagramā, TikTokā un YouTube'ā, lai mums viss superīgi sāktu, tā teikt, iekustēties. Tā kā paldies, ka skatāties un jā, nu gaidām Grand Prix, ne? Gaidām Silverstone. Paldies jums visiem. Un tad jau līdz nākošai reizei. Līdz nākošai reizei. Bye bye. Čau. Čau.